the rebel. A tug of war, stressing. There's a danger in the wreckage, bound to crumble if you let it. A tug of war, oh, let it rain down on me. Oh, take the pain and wash me clean. Look up at the stars tonight. There's gotta be more to life. I see it, you see it. It ain't real if you don't believe it. Best world is the one you make, not held by the hands of fate. I feel it, you feel it. It ain't real if you don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Echo, never stop until you let go. They keep on telling you to settle. Not anymore. Wake up, go on and show them what you made of. Pirmās sajūtas, kādas ir, esot tam pirmās līgas čempionam? Nu, kā vienmēr patīkams uzvarēt. Man pirmo reizi es uzvaru pirmo līgu. Un patīkam ļoti. Ideāli katrā ziņā. Nu, es jau, cik man sanācis, man ir 2 otrās vietas pieļauju, jā, un 1 trešā vai 2 trešās, un pirmo reizi tagad vinnēju, ka, nu, ideāli, labi sajūtas. Komandā bija. Prieks. Jā. Jums kā spēlētājiem ir kaut kādi tie mirkļi sezonā, kas bija kā pagrieziena punkti vai kā spēles vai kā momenti kaut kādi, kas jums katram ir palicis atmiņā kā tāds lielais mirklis, lielais brīdis? Nu, pirmais tas bija, man tā liekas, tas pagrieziena punkts lielākais bija, kad mēs vinējām te Rēzekni 4-3, ja es nemaldos. Un tad jau mēs sapratām, ka mēs principā varētu vinēt arī visas spēles iespējams. Nu, gājām jau uz to, bet nu, mēs aizbraucām uz Olēnu, kaut kā mums nesanāca, un tur bija tas zaudējums. Un laikam jau te arī tagad zaudējums sanāk. Nu, tad 2 zaudējumi beigās. Bet nu, sezona labi izdevusies, viss forši. Olēnā vienkārši jauna komanda bija praktiski. Pēc transferiem bija atnākuši vairāk spēlētāji un nebija viss. Tā kā saspēlējušies un pirmā spēle bija un bija ļoti grūti saspēlēties. Bet nu, pēc tam jau, kad spēlējām, tad jau viens otru sākam saprast un sākam spēlēt un arī uzvarēt viss. Vienīgais viņš varēja iedot man vairāk piespēles. Es tā jau daudz to piespēles ideāli. Tam cilvēkam, kurš varbūt nav redzējis šodien nevienu babītas spēli, kā jūs viņam noraksturot, kas ir tas futbols, ko jūs šodien esat spēlējuši? Kāda ir bijusi tā jūsu spēle? Nu, principā mēs spēlējam, cenšamies spēlēt atklāt futbolu, nebaidamies no nevieniem pretiniekiem, cīnamies, rādam raksturu un labu sniegumu. Nu, viss jau tas treniņos tiek ielikts tas darbs. Es jau mazāk trenējos, bet nu, mēs spēlējam tādu ātru futbolu pa malām. Un, nu, kā Mihalops arī trenē, viņš arī pabijis, nevis bišķiņ, bet skonto principā bijis visu laiku. Un viņi spēlē atklātu futbolu, uzbrukošu, un tādu arī mēs spēlējam. Tie, kas ir jau izteikušies par jūsu komandas šīs sezonas sekmēm, visi kā viens izceļ Mihalopu nopelnu kā treneri. Jūs tam noteikti varat pievienoties, varbūt varat kaut kā viņu raksturot kā treneri, kas ir tās viņa metodas, kas ir tas, kas viņu jums visiem mīļu padara. Nu, kā vislabākais ir Mihalops ir ļoti labs treneris, kā es jau teicu intervijā, ka es biju. Bet Mihalops, viņš attiecās pret spēlētājiem kā ar draugu. Viņš nav tā, ka tu tāds un tāds. Viņš attiecās kā draugu, un tāpēc arī gribās par viņu kauties, sisties un vēl darīt visu, lai futbols sanāk. Nu. Kas ir tā pirmā lieta, kas tev ienāk prātā, kad tev pasaka pirmās līgas sezona 2016? Laikam jau babīte. Tā ir pirmā lieta, kas ienāk prātā, jo ir jauns čempions. Teiksim, tā ir, varbūt ne visi tik ļoti gaidīja no viņiem to, ka viņi būs čempioni, bet beigās izrādījās diezgan pārliecinoši, ka viņi kļuva par čempioniem. Tas arī ar to arī viņus apsveic. Protams, žēl, kad šī beigu daļa neizdevās tik laba, kā varbūt gribējās ar to visu intrigu, ar šīm atceltajām spēlēm. Bet, kā jau mēs redzam, uz ceļiem mums nav viss gatavs ziemai, un arī futbola laukumos nav gatavs ziemai. Tam cilvēkam, kurš varbūt reiz dzīvē nav bijis uz pirmās līgas spēli, nav dzīvē redzējis pirmās līgas futbolu, kas ir tas, kā tu viņam varētu noraksturot? Kāds ir šis futbols, kas valda pirmās līgas laukumos? Es laikam pirmais, kas man nāk prātā, viņš ir ļoti atšķirīgs, jo ir, teiksim, šīs kaut kādas pirmās 5-6 komandas ir tādas, kas ir spēlē varbūt pat, teiksim, tādu,
normāla līmeņa, laba līmeņa futbolu. Jā, priekš pirmās līgas ir, teiksim, ir vidējais līdz kaut kādai 10. 11. vietai, kas ir, teiksim, tā var pacīnīties ar jebkuru no šīm komandām. Un tad ir tas, teiksim, apakšgals, teiksim tā, ja, kas līdz šogad bija 15 komandas, finišēja 14, nu, tad tās pārējās, kas ir kaut kādas 2-3 komandas, nu, viņām tomēr, man liekas, ir diezgan grūti cīnīties ar to augšējo galu, un tas līmenis ir diezgan atšķirīgs. Bet spēles ir visnotaļ interesants, ģeogrāfija ir plaša, nu, teiksim, ir savi vidzemes derbiji, ja, ir kaut kādā ziņā laikam Rīgas derbiji. Tā kā, jā, daudz jauniešu, daudz ambīciju, gribu vinnēt, un jā, tāds ir pirmās līgas futbols.